Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šodien slēgsim savā sirdī pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts Jāņa 1. vēstulē 5. nodaļā no 6. līdz 12. pantam. Liecība par Dieva dēlu. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm. Jēzus Kristus. Ne ūdenī vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo trīs ir, kas dod liecību. Debesīs, Tēvs, Vārds un Svētais gars. Un šie trīs ir viens. Un trīs ir, kas liecina virs zemes. Gars, ūdens un asins. Un šie trīs ir kopā. Ja pieņemam cilvēku liecību, tad Dieva liecība ir lielāka. Proti šī ir Dieva liecība, ko viņš ir nodevis par savu dēlu. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņi darīs par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam dēla nav, tam nav dzīvības. Debes Tēvs, mēs pateicamies par Taviem vārdiem, un atverot šodien Tavu vārdu, mēs atveram savus sirds. Un mēs lūdzam, Kungs, dodi mums skaidri sadzirdēt Tavu balsi. Paldies par Taviem vārdiem, mēs ticam, ka Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Tavu svētību izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Mīļie draugi, Jēzu Kristu, mana vecmāmiņa vienmēr teica, ka 3 lietas ir labas lietas. Un tā mēs vienmēr ēdam par daudz, ja viņi 3 reizes uzliek porcijas uz šķīvi un 3 reizes tev šokolādes un tā tālāk. 3 lietas ir labas lietas. Dieva vārdā katrā ziņā 3 lietas ir vienmēr labas lietas. Numurs 3 ir ļoti svarīgs numurs Bībelē. Svarīgs skaitlis Dieva kārtībā viņa lietās. Arī numurs 7 ir svarīgs, 7 ir pilnības numurs, 7 ir Dieva numurs. Bet numurs 3 ir tas, ko mēs šodien apskatām. Pagājušajā svētdien mēs svinējam trīsvienības svētkus, un mēs pārdomājam to patiesību, ka viens vienīgais patiesais Dievs ir trīsvienīgs Dievs. Tēvs, Dēls un Svētais gars. Kad ir 3 locekļi, bet viņi kopā ir viens. Un šodienas raksturvieta mums to pasvītro. Jo ir 3, kas dod liecību debesīs. Tēvs, Vārds un Svētais gars. Un šie 3 ir viens. 3 ir Dieva numurs. Ja mēs lasām caur Bībeli, mēs redzam, ka daudz interesantas lietas notiek 3. dienā. Un ka skaitlis 3 parādās atkal un atkal un atkal visu cauri Dieva vārdam. Piemēram, kad Dievs sevi atklāja Mūzum. Toreiz, kad Mūzes bija ārā tuksnesī, un viņš redzēja, ka tur viens krūms bija aizdedzies, bet viņš nedeg, viņš nesadega, viņš piegāja klāt, un viņš dzirdēja balsi. Un Dievs sevi atklāja viņam un teica, ka viņš ir Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievs. Šie 3, Ābrahāms, Īzaks un Jēkabs, ir pamats vai tēvi Izraēlas tautai. Pašā sākumā Dievs sevi atklāja Ābrahāmam un deva viņam solījumu, kad no viņa pēcnācējiem būs tik liela tauta, tik daudz, ko neviens nevarēs saskaitīt, ka viņi būs nesaskaitami kā smilts jūrmalā vai kā zvaigznes debesīm. Un vecuma dienās Ābrahāmam un Zārai piedzima dēls, apsolījuma dēls, vārdā Īzaks. Īzaks vēlāk dzemdēja Jēkabu, un Jēkabs dzemdēja 12 dēls, un tie kļuva par Izraēlas 12 ciltīm. Un tāpēc mēs sakam, un Dievs saka, ka viņš ir Ābrahāma,
Īzaka un Jēkaba Dievs. Bet iesim vēl atpakaļ pie pašiem sākumiem. Kad Dievs radīja cilvēku, viņš teica, radīsim cilvēku savā līdzībā un tēlā. Un viņš arī radīja mūs kā trīsvienīgu būtni. Mēs sastāvām no 3 galvenām daļām. Mums ir gars, mums ir dvēsele un mums ir fiziskā miesa. Skaisti svētības vārdi, ko Pāvils lieto vēstulē Tesaloniķiešiem, norāda uz to. Viņš saka, bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu caur cauriem, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Tā kā arī mēs esam trīsvienīga būtne. Mums ir gars, mums ir dvēsele un mums ir miesa. Kad Jēzus piedzima, pēc tam nāca 3 vīri no austrumu zemes un nesa dāvanas jaundzimušam ķēniņam. Vēlāk, kad Jēzus mira pie krusta, Golgats kalnā nebija 1 krusts, bija 3. Jēzus mira starp 2 noziedzniekiem, lai piepildītu pravietojums par viņu, ka viņš mira starp noziedzniekiem. Viņš, kas bija nevainīgs. Mēs zinām no evaņģēlijiem, ka Jēzum bija 12 mācekļi. Un tas, lai atspoguļo to skaitu, ka bija 12 Izraels ciltis. Bet starp šiem 12 Jēzus izvēlējās 3 no viņiem, kas viņam bija tie tuvākie. Parasti tā ir, ja tev ir kaut kāda sabiedrība, tev ir darbinieki, tev ir palīgi. Starp tiem tu parasti ir 1 vai 2 vai 3, kas tev ir tie tuvākie, ar ko tu visvairāk sadarbojies, jeb kam tu vairāk uzticies, jeb vairāk uztic. Jēzus gadījumā viņam bija šie 3, ko kādreiz angliski sauc par his inner circle, par tiem, kas viņam bija vistuvāk. Un tie bija Jēkabs, Jānis un Pēters. Viņi piedzīvoja lietas, ko citi mācekļi nepiedzīvoja. Viņam bija ļoti tuvāks attiecības ar Jēzu nekā tiem citiem. Viņam bija lielāka atbildība uzdot. Piemēram, to dienu, kad Jēzus tika apskaidrots, ka viņš gāja apskaidrošanas kalnā, viņš paņēma līdzi šos 3 mācekļus. Mēs lasām, pēc 6 dienām Jēzus ņēma Pēteri, Jēkabu un Jāni un veda to saurūpu uz augstu kalnu un tika apskaidrots viņa priekšā. Kad Jēzus bija augšā šajā kalnā, parādījās Mozus un Elija, kas runāja ar viņu un stiprināja viņu. Tā atkal te ir 3 – Jēzus, Mozus un Elija. Un Pēters lielā sajūsmā, nezinādams, kas īsti notiek un nezinādams, ko teikt, teica, kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es celšu šeit 3 teltis, 1 tev, 1 Mozum un 1 Elijam. Dieva vārds mums atklāja vecajā derībā, kad arī Dievam bija 3 galvenie eņģeļi vai sārga eņģeļi vai ķerūbi, kam katram bija savs uzdevums. Dieva hierarhijā ir daudz un dažādi eņģeļi, bet ir virseņģeļi, un ir 3 no viņiem, kas ir minēti vārdā. Ir Lucifers, kas vēlāk krita un kļuva par Sātanu, Gabriels un Miķels. Tā kā atkal 3. Kad Jēzu apcietināja, Pēters 3 reizes noliedz, ka viņš Jēzu pazīst. 3 reizes kāds teica, tu arī esi viens no viņa mācekļiem. 3 reizes viņš teica, es nezinu, par ko jūs runājat, es viņu nepazīstu. Un tad, kad Gailis nodziedāja, Pēters to nožēloja, jo Jēzus bija teicis, pirms Gailis nodziedās 3 reizes, tu nolieks mani. Pēc augšām celšanos, ka bija tās brīnišķīgās brokastis Jūrmalā, un Jēzus bija kopā ar saviem mācekļiem,
viņš paņēma Pēteru, sauru. Un 3 reizes viņš jautāja viņam, Pēter, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Un 3 reizes Pēters atbildēja, tu zini, kad es tevi mīlu. Un 3 reizes Jēzus teica, gani manas avis. Un kas būtībā tur notika, bija, ka Jēzus viņu atkal pieņēma atpakaļ pēc tam, ka viņš bija viņu noliedzis. 3 ir svarīgi. Dieva vārds mums saka, no 2 vai 3 lieciniekiem katra lieta tiek apstiprināta. Tā kā Dieva tiesā un Dieva likumos, ko viņš deva Izraels tautai, tu nevarēji kādu apsūdzību pieņemt pret kādu, ja nebija 2 vai 3 liecinieki. Labākais bija, ja bija 3. Jo tikai viens cilvēks var iestāstīt vienalga ko. Ja ir 2, kas piekrīt, bet ja vēl 3. ir klāt, tad tā lieta tiek apstiprināta. Mūsu liturģijā mēs dziedam 3 reizes. Kungs apžēlojies, Kristus apžēlojies, Kungs apžēlojies. Mēs dziedam 3 reizes svēts, svēts, svēts ir. Ir tik daudz vietas, kur mēs sastopam šo skaitli 3. Un tā, protams, ir mūsu raksturvieta šodien, kas saka, ka ir 3, kas liecina par Kristu debesīs, un ir 3, kas liecina par viņu virs zemes. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ūdenī vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo 3 ir, kas dod liecību debesīs, Tēvs, Vārds un Svētais gars, un šie 3 ir viens. Un 3 ir, kas liecina virs zemes, gars, ūdens un asins. Un šie 3 iet kopā. Kāpēc 3? Mēs jau pārdomājam, jo Dievs teica, ka no 2 vai 3 lieciniekiem katra lieta tiek apstiprināta. Jēzus arī lietoja 3, ka viņš mācīja. Viena no galvenām un vissvarīgākām lietām, ko viņš sacīja. Viņš teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens pie Tēva netiek kā viens caur mani. 3 lietas viņš savieno, lai atklātu, kas viņš ir. Viņš ir ceļš pie Tēva, vienīgais ceļš pie Tēva, vienīgais veids, kā mēs pie Dieva varam tikt. Viņš ir patiesība, jo viņš ir vārds, logos, Dieva vārds. Un viņā ir dzīvība, jo viņš ir dzīvība. Un kā mēs pārdomājam pagājušajā svētdien, šī ir ārkārtīgi svarīga patiesība. Jēzus Kristus ir vienīgais patiesais ceļš, kas ved uz dzīvību. Kristīgai ticībai ir 3 pamati. Pāvils raksta korintiešiem. Tā nu paliek kas? Ticība, cerība, mīlestība. Šās 3. Un tad viņš ir lielākā no tām ir mīlestība. Un visi šie 3 elementi ir daļa no mūsu kristīgās ticības. Ticība, cerība un mīlestība. Pāvils veltīja veselu nodaļu savā vēstulē, lai rakstītu, ka bez mīlestības ticība un cerība ir nenozīmīga, ir nepilnīga. Un tāpēc viņš saka, ka lielākā no tām ir mīlestība. Mēs varētu teikt, tas ir tā kā ķeblis, kuram ir 3 kājas. Un ja tu noņem vienu no tām nos, kas notiekās? Tas ķeblīts nav vairs stabils, viņš apgāžās. Vajag visus šos 3 – ticība, cerība, mīlestība. Vēl daži citi piemēri. Pravietis Jona bija zivis vēderā, cik ilgi? 3 dienas un 3 naktis. Jēzus Kristus augšām cēlās, kad? Ko mēs tikko apliecinājām ticības apliecībā? 3. dienā. Interesanti arī Atklāsmes grāmatas sākumā mēs lasām. Svētīgs tas, kas lasa
un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Te atkal ir 3 lietas. Svētīgs tas, kas lasa, kas klausās un kas tur Dieva vārdus. Un Jēzus arī sacīja, arī atklāsmes grāmatā, es esmu alfa un omega, saka kungs Dievs, kas ir, kas bija un kas nāk. Visu valdītājs. Atkal 3 lietas, kas raksturo Jēzu un Dievu. Kas ir, kas bija un kas nāks. Dievs ir, viņš vienmēr ir bijis un viņš vienmēr būs. Tālāk Jēzus atkal sacīja, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzies, esmu dzīvs mūžu mūžam, mani nāves un elles atslēgas. Jēzus teica, ka viņš ir pirmais, viņš ir pēdējais un viņš ir dzīvais. Redziet, kā 3 ir ļoti, ļoti svarīgs skaitlis. Eņģeļi, kas pulcējās ap Dieva tronu, dzied to, no kurienes mēs ņemam savu liturģiju. Svēts, svēts, svēts kungs Dievs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāks. Atkal 3 reizes svēts, 3 reizes atkal, kas bija, kas ir un kas nāks. Vecajā derībā Jezajam bija dots redzēt maz ieskats debesīs. Un viņš redzēja serāfs, kas lidoja apkārt Dieva tronim. Un katram serāfam bija 3 pāris spārni. Atkal 3. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Uzija, es redzēju to kungu sēžam uz augstu cēla tronu, un viņa tērpa apakšas piepildīja svētniec. Serāfi lidinājās pār viņu. Tam katram bija 6 spārni. Ar 2 serāfs apsēd savu vaigu, ar 2 savas kājas, un ar 2 viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca cits aiz citu šos vārdus, svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebauts, visa zeme ir pilna viņa godības. Atkal, numurs 3. Mēs redzam, ka tas ir ļoti svarīgs skaitlis. Un kāpēc es visu to saku? Es to saku, jo es gribu, lai jūs sākat redzēt, kad ir zināmas tēmas, kas iet visu cauri Dieva vārdam. Un es ceru, ka tas varbūt uzbudina interesi paskatīties un pameklēt un kādreiz lasīt un palasīt Dieva vārdu. Nezinu, kur es redzu 3? Kur tas parādās? Un kur tas parādās, vienmēr ir svarīgas lietas. Mēs uzspīdinām gaismu uz to, ka 3 ir svarīgs skaitlis Dieva valstībā. Un es ceru, ka tas, uzbudina jūsos to interesi, palasīt, paskatīties. Un ne tikai lasīt, bet iedziļināties un redzēt šīs lietas, kas atkārtojās. Jo lietas, kas atkārtojās, ir svarīgas. Un ja Dievam kaut kas ļoti svarīgs, ko teikt, tad viņš vienmēr sāk 2 vai 3 reizes, lai mums tas kārtīgi iesēžas. Un nobeigsim ar Pāvila svētības vārdiem, ko jau dzirdējam, bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu savu caurību, jūsu gars, dvēseli un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Viņam, lai gods un slava. Āmen. Dziedam nākamo dziesmu, svētīgs